mums ir 6 minūtes pāri. Man bija cerība, ka mēs varētu drusku padalīties un padiskutēt par kādām lietām, bet es gribēju jums jautāt, vai tas ir šobrīd ok? Sākt ar to noteikti, bet es domāju, vienkārši vai mums nav jāskrien prom? Tagad ir kafijas pauze, ja? Tagad nebija nekas. Ok, varbūt izdarām tā, lai nebūtu, ka kāds ir piespiests, kas gribat doties ārā, dodieties, dzeriet kafiju litriem, lai Dievs jūs svētī, nejūtieties slikti par to. Bet, jā, es arī ievaidzēs. Bet kas gribat, varam palikt drusciņi ilgāk, varbūt, ja jūs piekrītat, un varam kaut kādus jautājumus un diskusijas mazliet uztaisīt, ja? Daram tā? Esiet brīvi tiešām jebkurā brīdī celties un iet. Labi, sakiet, ja vai kaut kādi jautājumi un kaut kādas uzreiz reakcijas par to. Bet viens noteikums, tādas, kuras jūs ticat, ka nāks Dieva valstībai par svētību un Dievam par godu. Ja kāds grib kasīties, piedodiet, es ceru, ka tāda te nav, bet ja kāds grib kasīties, tad nē, to mēs tik netaisam. Jā. Par laiku, saistībā ar tiem maldiem, iešana maldos, jā, tur ir kaut kāds laika cikls, teiksim, cik ilgā laikā tā, es saprotu, ka nav tā, ka šodien sanāca, visi vai koši sadalījās un rītā jau viss līdz citas, tad tur ir kaut kāds augšanas laiks, kamēr spējīgi, tādi grupiņi ir atkal audinās. Jā. Tur ir kaut kāds, novērots laika cikls. Vai cik ilgā laikā tā grupiņa ir spējīga sadalīties un tā puse jau būtu pat par sevi? Tā, kā, ja? Tā puse būtu, tā kontrolēšana nekā, bet nav, ka tā puse arī spējīga tālāk. Jā. Ir pilnīgi droši, tur nav vietas kaut kāda veida kontrolē no augšas. Teiksim tā, ka kāds būtu tagad tas gudrais, kas pasaka, nē, jūs vēl neesat tik daudz izauguši, jūs nevariet iet atsevišķi. Sēdiet šeit un nopirksim projektoru, lai var rādīt dziesmu tekstus uz sienu. Redz, ka visi neredz. Tas ir veids, kā uztaisīt organizāciju atkal un pazaudēt vairoties spēju. Tāda lieta pilnīgi droši ir garām, ja mēs gribam redzēt vairošanos. Bet tas, ka es noprotu, ka Dievs to regulē, ir vienkārši tas, ka ja Dievs redz, ka kādi cilvēki nav gatavi uzņemties to, ka būt bez šiem cilvēkiem, paši atsevišķā mājā pulcēties un audzināt savus mācekļus. Tajā gadījumā Dievs viņiem nedod tik daudz mācekļus. Un dabiski tas arī noregulējas tā, ka tev nebūs tik daudz mācekļu, ja tu nebūsi spējīgs par viņiem rūpēties. Viņi vienkārši paši atkritīs, tur kaut kas nobirs, nekas nesanāks. Ja tev tie mācekļi aug, un tev jau ir viņi, un tu viņus ved līdzi uz to mājas draudzi, un tur jau izaug tas skaits, tas ir tikai dabisks rādītājs, ka jūs būsiet spējīgi dzīvot tālāk paši savā mājā pulcēties. Kaut vai blakus dzīvoklī pāri gaitenim. Ja? Protams, ka tas var būt situācija un pie labas augšanas, tas notiek tā, ka ļoti zaļi kristieši kļūst atsevišķi tādā nozīmē. Varbūt, ka kādā mājas draudzē, teiksim, nav neviena kristieša, kas ir vecāks par, teiksim, 4 mēnešiem kopš atgriešanās brīža. Visi ir zaļknābi. Tāpēc, ka tas strauji aug un notiek, ka viss jau ir izaudzis, tas skaits, visi draugi ir atnākuši līdz kādam. Ja? Tas var tā būt, bet no tā nav ārkārtīgi jābaidās pie nosacījuma, ka katrs dzīvo māceklībā. Ka visi tie zaļknābi, ja mēs tā drīkstam teikt, viņi ir mācekļi kādam. Viņi ir kādās attiecībās, varbūt viņi ir kādā citā mājdraudzē vai vēl kaut kur, bet ka viņiem ir kāda, kas viņus ved uz ceļa, kas viņus audzina, kas par viņiem rūpējas, viņos iegulda, ka viņi ir savstarpējā saistībā ar pārējām mājdraudzēm, ka viņi piedalās tajās pilsētas draudzes tikšanās reizē. Pie tiem nosacījumiem es teiktu, mums pilnīgi nav jābaidās no tā, ka viņi varētu būt pārāk zaļi un ka mums būtu jāpietur, ka nelaižam. Teiksim, tā mājdraudze nekādā veidā nav pakārtota, bet pakārtojums parādās ne kā administratīvs, bet kā garīgs tajā māceklībā. Teiksim, kad ir mentors un māceklis, un viņam ir savs māceklis. Jā, tas ir vienkārši, tas ir vienkārši normālais process, kā māceklība paredzēta, ka mēs visi šajā dzīvē neesam pilnīgi, mēs augam, un mēs varam labi augt tad, ja mums ir kāds mentors. Vienalga, cik mēs esam pieredzējuši, mums būs iegūms, ja mums būs kāds vēl bišķiņ pieredzējušāks par mentoru. Ja nevar atrast, protams, ir žēl, un tu meklē un skaties, ko tu vari darīt, bet tas ir ideālais variants, ka katram ir savs mentors. Bet tā nav, tas neatspoguļājās mājas draudžu attiecībās.
Jo tas ir katra cilvēka individuālas attiecības, ka man, teiksim, tu un vēl viens cilvēks ir mentori, un tagad kādi vēl 3 ir mani mācekļi, teiksim, ja? Tas ir vienkārši mūsu attiecības, varbūt pat to nezin daudz. Tam nav jāparādās obligāti kaut kā struktūrā. Ja kādam ir vēl papildinājumi vai piebildes, ko es nepasaku, bet Dievs ar jums grib pateikt, sakiet droši. Bet kā ir, jūs teicāt, ka visi vienādi apmēram. Tomēr izfiltrēsies, kas būs līderis. Un viņš sāk vadīt un rodas organizācija. Ko ar to iesākt, ja? Jā, tā lai tā palikt, jā. Bet tomēr izfiltrējas kāds, kurš garīgāks vai kā. Un viņš sāk dominēt, jā, un rodas organizācija. Kas saka? Sakiet skaļāk. Jādalās un jāļauj dalīties, tieši tā. Jā, bet līdz ar to un tas pats turpinās. Viņš ir līderis un viņš jūtas kā līderis un viņš tāpat... Pirmās zāles tam, lai kāds nebūtu baigais līderis, kas tagad visus ņem pa savam bīdi, ir tas, ka ļaujiet viņam aiziet. Viņiem parasti patiks aiziet. Ļaujiet viņam aiziet un darboties, bet, protams, stāstiet viņam par to, ka te nav vieta valdnieciņiem un Napoleoniņiem, ja? Ka tu esi tāds pats Dieva bērns kā pārējie. Lielākā daļa. Jā. Lai es paklausīšos, viņš ir gudrāks. Tur ir tas, ko, teiksim, tādā stilā, ja tā var teikt, kā Pāvils dara. Māci, iedrošini, sauc pie prāta, argumentē, rādi, ka tas nav veids, kā jūs spēsiet augt. Ka veids ir tas, ka Kristus ir galva, jūs esat brāļi, viens caur otru kalpojat un audzēt un dalieties, bet ne ar autoritāti, ne ar administratīvu autoritāti. Nevis tā, ka es tagad ierobežoju un neļauju tev nekur iet. Ej droši, tikai rēķinies, ka tu nonīksi. Rēķinies, tas tā var būt. Ja tu pats taisi savu valstību, kāpēc tu gaidi, ka Dievs tevi svētīs? Tā jau nav viņa valstība. Kāpēc viņš svētīt? Jā. Es tur pats kā teiksim, un trešais klausās, un tad es vienreiz dzirdināju, šodien ainām nerunāšu, un pieteikt tev runāt. Ja var dzird, nerunāt, un pēkšņi tas trešais, ziniet, man ir vārds. Redziet, pēc Jēzus vada to mūsu vakaru, par to ir runa, nav viens līderis. Tas vienkārši, es domāju, ir jautājums par to, kas notiek, ja cilvēka esi ir tik liels, ka viņš grib būt redzamāks par neļaut Dievam vadīt, bet pats vadīt. Un, protams, mēs aicinām brāli uz atgriešanos, mēs aicinām nākt pie prāta. Dievs, kā tu saka, uzrunā, paklusē. Tad, kad es ienācu mājas draudzē, 2 mēneši pagāja, kad Dievs man neļauj vispār neko teikt. Vispār neko. Beigās es tā, man liekas, ka es sapratu. Es muļķis esmu, ka es saku, ka man liekas, ka es sapratu, bet varbūt, ka man tiešām bija tā, ka es sapratu. Man liekas, ka tas varētu būt tāpēc, lai cilvēki neuztvērtu, ka, Gregors skolas direktors atnāca, tagad klausīsimies, ko tu teiksi, ja? Lai nebūtu šitie varianti. Tāpēc, ka vienkārši katreiz bija tā, ka bija pat gadījumi, kad cilvēki prasīja, Arti, pastāst, kas tev noteikti ir kāds vārds. Un vienīgais vārds, ko Dievs man ļauj izrunāt, ir tas, ko pārējie domā. Es nevarēju vienkārši pateikt neko. Un es pats biju tikai drusku apjūtis par to, bet man bija pilnīgi skaidra pārliecība, tas ir pareizi. Viss ir kā vajag. Vienkārši klausieties, ko garš runā. Jā. Tas bija kā pārbaudījums mums, stereotipus, salauzt savus, ka atnāca, direktors atnāca, Gregors skolas bijušais, jā, ka, viņam jārunās mums salauzt stereotipus, ka mēs tikai runājam un nē. Svētais jāsāk kaut tādu. Labā ziņa tā, ka ja mēs meklējam klausīties Svētajā garā un paklausīt Dievam, viņš mūs uzvedīs uz ceļu. Slikti notiek tad, ja kādam tas jau kļūst vienalga, galvenais, ka viņš ir redzams. Tad tajā brīdī cerams, ka pārējie būs pietiekoši veselīgi sauks pie prāta. Visi tie punkti, ko mēs runājam, kā Dievs draudze notur uz ceļu. Pārējās draudzes, apustuļu pravieši, kopā nākšanas pilsētas līmenī, ja viņas jau ir sākušās notikt UTT, visi tie veidi, kā Dievs atvedīs atpakaļ uz ceļu caur pārējiem, ka tas cilvēks nevis uzstāsies un taisīs vienu cilvēku teātri, bet piedalīsies sapulcē, kur ir brāļi sanākuši. Brāļi, tātad brāļi māsas, ja mums nav latviešiem tādu vārdu kā vācu valodā gešvistere. un ka vienkārši mēs esam kopā un klausamies, kā Dievs viens ar otru uzrunā.
Vai ir vēl, jā. Kristība vakarēdienas sakramentu lietas viss. Jā, paldies. Šis ir viens no grūtajiem jautājumiem. Jo jūs jau nojaušat, ka nav viņam atbildes tā viena iemesla dēļ, ka paskatieties uz to, cik konfesijas ir dažādas pasaulē. Un reti, kur mēs redzam vienu un to pašu izpratni. Reti, kur mēs redzam to, ka ir precīzi tieši tā pati mācība par sakramentiem. Katrā konfesijā viņi ir savādāk. Un mēs, protams, varam būt lepni, un es teiksim, kā luterāns tagad varētu uzstāties. Mums, luterāņiem, ir pareizā izpratne, bet es ceru, ka jūs jau smiesieties. man tāds maziņš mājiens ir, vai varētu būt, ka mēs visi esam bišķi garām. Es tagad nesaku, ka vajadzētu kaut ko tagad apstrīdēt, norakstīt vai protestēt vai kā. Vienkārši mēs apzināmies, ka mēs visi mirstīgie esam nepilnīgi uzķēruši kaut ko. Ja reiz mēs varam būt tik daudz dažādu kristīgo konfesiju pasaulē, katrs ar savu izpratni par šo jautājumu. Man ir aizdomas, ka mēs visi kaut kur šitik daudz saprotam un tik daudz nesaprotam. Līdz ar to es negribētu, es atsakos no jebkādas pretenzijas tagad uz kaut kādu vienīgo pareizo mācību vai vienīgo tādu, ja visi nedara šitā, tad viņi nav kristieši. Tieši tas pats attiecās uz mājadraudzēm. Sākumā, kad nebija tādu organizēto draudžu, kad visi pulcējās pa mājām. Tagad, piemēram, Ķīnā, Vietnamā, vēl kādās vietās, kur cilvēki pulcējas mājadraudzēs. Vai ir kāds, kas varētu tagad piecelties un pateikt, viņi dara garām? Kas mēs esam, ka mēs citu kalpus tiesājam? Varbūt beigās izrādīsies, ka kaut kas bija garām tur, kaut kas bija garām mums. Es domāju, man liekas, vienīgās zāles attiecībā uz šo ir lasam tā kunga vārdu, klausamies svētā gara uzrunu un daram labāko, ko mēs varam izdarīt. Kādi varbūt jutīsies mājas draudzēs, ka viņi grib, teiksim, kristību un vakarēdienu saņemt kādā vietējā, tur luterāņu katoļu vēl kādā draudzē, piederēt vienlaicīgi abās. Kāda problēma? Nav nekāda problēma. Es zinu, ka islāma valstīs daudzās interesanti lieta notiek. Cilvēki, kas atgriežas un kļūst par kristiešiem, viņi nekļūst par nemusulmaņiem. Viņi ir musulmaņi, kas seko Jēzum. Musulmaņi nozīmē kultūra, un seko Jēzum nozīmē viņa ticību. Tāpēc, ka tur tas islāms daudzās vietās viņš nav nekāda reliģija vairs. Viņa kultūra, vienkārši kultūra sastāvdaļa. Tas ir tāpat kā pateikt, es esmu latvietis un sekoju Jēzum. Kāpēc ne? Tāpat arī es esmu musulmanis, sekoju Jēzum. Un varbūt kādam tas liekas aizskaroši, bet es domāju, ka nebūs garām, ja mēs apgalvosim, nevienā valstī būt par katoli ir kultūra. Kādās Latīņa Amerikas valstīs būt par katoli nenozīmē, tas nepasaka neko par tavu ticību. Tāpat Baltkrievija. Atcerieties Lukašenko foršo paziņojumu. Jā, pravoslavni attīst. Ko tas nozīmē? Viņš ir pareizticīgais ateists. Pareizticīgais nozīmē, viņš šeit runā par kultūru, un ateists šeit viņš runā par ticību. Viņš netic nevienam dievam. Un tas tā notiek. Un līdz ar to tur var būt tūkstošiem dažādu iespēju. Beigās tās pašas tradicionālās konfesijas, teiksim, nezinu, kaut arī par tiem pašiem luterāņiem es varu teikt. Neviens luterāns neteiks, ka kristīt var tikai mācītājs. Kārtības dēļ organizācijas iekšienēs tā dara. Bet pat tad mums ir dziesmu grāmatā kārtība, tā sauktā vecajā valodā notes kristība, ja, īpaši neatliekamajā gadījumā, kad jebkurš lais, jeb nemācītājs var nokristīt, vienkārši pēc tam dot ziņu mācītājiem, vienkārši lai bardaks neveidojās. Un līdz ar to tas nav jautājums par lietas būtību, tas ir jautājums par kārtību. Ja tu esi kādā organizācijā, luterāņu, katoļu, baptistu, tas ir godīgi, ja tu cieni to, ja tu neesi dumpinieks un nelec uz pannus un nesaki, es pa savam tagad darīšu. Ja? Mēs cienam, ja tā ir kārtība pie viņiem, mēs esam viņu namā, mēs cienam tā, kā viņi dara. Ja tu aizbrauc uz Ķīnu vienā mājas draudzē, kur viņi vispār varbūt nezin, kas ir katoļi, tu cieni viņi, kā viņi tur dara. Viņi tur kristīja varbūt vannā vai pakluso aizšmauc uz upi vietējo, kamēr neviens neredz. Tas ir veids, kā viņi dara. Jā, vai arī vēl kādas lietas. Tas var būt dažādi. Jā. Un es domāju, galvenā veselīgākā lieta, ko mēs varam izdarīt, ir nekļūt par farizējiem un nepielcieties un neteikt, viņi garām, viņi nepareizi dara, kā viņi tā var. Mēģinam turam to, ko mēs ticam, un daram to. Un pulcējamies ar cilvēkiem, kas dara tāpat, bet esam gatavi, ka var būt cilvēki, kas dara savādāk, un viņi vēl ar vienu pieder tam pašam kungam. Un tajā brīdī vislabāk ir ņemt nopietni tos vārdus, kas tu esi, ka tu tiesā cita kalpu, vai ne sava dzīve, tev ir tā, par ko ir jānes atbildība.
Man liekas, ka ja mēs ar tādu attieksmi iesim, visdrīzāk mēs neaizšausim baigi garām.